Vai esat kādreiz nometušies četrāpus un paskatījušies, kāda jūsu mājvieta izskatās bērna acīm? Mēs to esam pieraduši redzēt no saviem augstumiem mazliet savādāku. Tomēr izrādās, ka bērniem mūsu mājoklis ir daudz bīstamāks. Māmiņu klubs kopā ar Latvijas vadošajiem bērnu speciālistiem un tirdzniecības centru Spice Home ir izstrādājis mājokļu drošības noteikumus un izdevis īpašu bukletu, kurš palīdzēs gan esošajiem, gan topošajiem vecākiem apzināt bīstamās vietas savā mājoklī. Ir iekārtotas īpašas bērnu istabas ar norādēm uz draudīgajām vietām, kur bērns potenciāli varētu gūt traumas. Šīs istabas iespējams apskatīt vēl līdz 18. aprīlim Rīgā tirdzniecības centrā Spice Home. Speciālisti norāda, ka pirmās kļūdas, ko vecāki pieļauj, ir vēl pirms bērniņa dzimšanas. Tad, kad bērnu atved no dzemdību iestādes, gultiņu noliek, tur skatās, lai nav caurvējš, lai ir pietiekami gaišs, lai viss ir kārtībā, bet neapskatās, vai blakus nav elektriskais kontakts. Jo sākumā domā, tad mazos neko neprot, bērna gulta paliek turpat, ka bērnam ir pusgads, 7-8 mēneši, tad, kad viņš tiešām tos pirkstē kontaktā arī liek. Tas pats attiecināms uz elektriskajām lampiņām, kuras novieto pie gultiņas, lai ir ērtāk mazuli naktī atrast. Rotaļlietu iegādēji ir jāpievērš īpaša uzmanība, jālūko, lai tās būtu bērna vecumam atbilstošas. Mazais bērniņš ienāk ģimenē, kur jau ir vecāks brālīts vai māsiņa, un diemžēl šīs automašīnas, bērniem ļoti patīk no multenes vāģi, arī automašīnas Ķīnā ražotas ar maziem ritentiņiem un mazām masītēm. Viņi tur sāk montēt un šo ritentiņu iebāž mutē, un, protams, šis ritentiņš var nonākt kur? Vai no elpošanas ceļos, kas ir bīstamāk, vai gremošanas traktā. Īpaši bīstamas ir kāpnes, ja bērniem netiek mācīts, kā pareizi pa tām uzkāpt un nokāpt. Jurīts ir ļoti smuki iemācījies pa trepēm kāpt. Arī es sākumā ar tādām lielām bailēm domāju, kā viņš tiks ar šitām trepēm galā. Bet īstenībā viņš ļoti labi iemācījās. Viņš turās pie pašas maliņas. Vienīgā problēma šeit ir augšā, kur uzreiz es nokonstatēju problēmu, ka šīs margas ir pārāk atstatu cita no citas. Un mazāks bērns tur ļoti viegli var izkrist cauri tām margām. Un tāpēc mēs izdomājām tādu viltīgu risinājumu, ka vienkārši pielikt priekšā tādu sienu, kur arī uz vakariem ir aiztaisām ciet, tā lai bērni netiek lejā. Par laimi ir radīti dažādi drošības materiāli. Lai bērns neiebāztu māmiņas matu sprādzes kontaktligzdā, ir radīti dažādi drošības materiāli. Ir moderni krampīši, kas satur dažādu veramo skapīšu durvis un nobloķē leduskapja lielās durvis. Arī istabas durvīm ir paredzēti īpaši drošības pakaviņi, kuri pasargās bērnu no pirkstu ievēršanas, un arī esos galda stūrus padarīs bērnam drošus. Atvilknes gan toaletēs, gan virtuvēs ar sadzīves ķīmiju. Tas ir absolūti nepareizi, jo bērnam tieši šis ir viņu skatu augstumā, un tās pudelītes ir krāsainas un smukas. Šeit ir absolūti bērnam nedroša toalete, tāpēc mēs to labāk slēdzam ciet. Ja tomēr ir kaut kas atgadījies, ir jāiemācās to pieņemt, kas nebūtu nav viegli. Ja bērns ir guvis smagas traumas, kas varbūt atstāja arī invaliditāti, tad te ir faktiski nomiris veselais bērns, un mums ir tagad slims bērniņš vietā. Un ar šo nevar pieņemt vienkārši tāpat un sarast. Ja? Tā kā šajā gadījumā, es domāju, ir jāatrod iespēja sev palīdzēt un meklēt profesionālo palīdzību. Bet ja tomēr nav tik traki, salauza roku, pārsita degunu, izsita zobu, un dažiem vecākiem šķiet šausmas, kā es tā varēju. Tad tas, kas ir būtiski, ir tomēr, pirmkārt, ir jāmēģina piedot sev. Mēģināsim savu mājokli padarīt pēc iespējas asketiskāku, neliksim bērnu istabā aizkarus līdz zemē, novāksim gludekļus, lūkosim, lai nekur nekarājas vadi, kurus bērniņš var paraut. Parūpēsimies, lai bērns droši iepazīst pasauli, lai mums pēc iespējas retāk būtu jāsaka, nē, nedrīkst. Šodien pat pārlūkosim savu mājvietu un padarīsim to drošu saviem mazuļiem. Negaidīsim, kamēr notiks nelaime, jo tad jau var būt par vēlu. Jā!